O! Ten aizgājas. Ir. Nu, ko attāķies laidīs vaļā, ne? Jā. Dāmas un kungi, Markus Copē studijā. Un es esmu studijā. Īsāk sakot, mēs esam izbraukuši cauri pilnīgai lai nokļūtu pie upes, pie kuras mēs esam pirmo reizi. Upe izstās fenomenāli. Un ņemot vērā faktu, ka mēs esam izbraukuši cauri burtiskai protams, šis viss tiks, lamvārdi tiks izgriezt ārā. Ņemot vērā to faktu, zīvis būs, jo šī vieta izskatās untouched. Un tur augšā pa to ceļu tur vienkārši traktors mētājās, nezinu. Mēs esam izbraukuši cauri kodām 2 pļavām, pilnīgiem dubļiem. Un tagad ķeramies klāt pie Copes. Pirms Copes ātrā mānekļu atrāde. Un video beigās būs pamācība, kā atrast foreļupes. Tā kā skatāmies, ņemam popkornu, tā būs ilgāka epizode. Un kā vienmēr, nesakas. Nu, ko pirms mēs sākam Cope ātri atrādīsim mānekļus. Es sākumā strādāšu ar 2. izmēra Blue Foxiņu, melns ar sarkanām pumpiņām. Un Tomasam 3. izmēra Blue Foxiņš, arī ļoti smuks. Tā kā gatavosim makšķers un dosimies. Viena lieta, ko es aizmirsu rīta steigā, ir uztveramais tīkliņš. Bet es domāju, problēmas nebūs. Saslapinās rokas, laidīs vaļā tāpat. Tā kā jā. Nu ko, maucam. Māneklis ir atgūts. Tā. Bet nē, tā arī forša bedrīte bija. Tur arī priekšā tad forša bedrīte, tāds stūrīts forša. Kas tas bija? Nevarēja saprast, akmens vai sitiens. Akmeņi arī paliek advancētāki. Ideāli. O! O, kas tas tāds? Strautene. Ko 30 centimetri. Bāds, žēl, ka sačuks nav. Johedi, tā. Labi, attāķēsim. Tā laidīs vaļā. Māra strautene pirmā, 35 centimetri. O, kā viņa aiziet. Viņa tieši blakus iemet. Nu ko, turpinam copēt. Pirmā zivs atlaist. Bāds bez sačuka galīgi sanāk. Tā ļoti uzmanīgi, tā lai netraumētu zivi. Bet, nu, neko darīt. Galvenais, ka ar zivis diena būs skaista, būs vēl zivis. Nokritis koks. Vai kāds sēž pie nokritušā koka? Tur priekš arī krācīts ir. Nav laikam neviens mājās. Labi, padosimies uz priekšu. Tuvāk krācītēm. Jā, pirmā forela sēdēja tādā rīktīgi izteiktā bedrē. Šeit arī it kā ir tāda bedrīte, bet nav neviens mājās. O, Tomas jau ir ieņēmis pozīciju pie krācītēm. Tas ir forši, kurš iemet labs metiens īstenībā. Ļoti labs metiens. Es vēl pamētāšu šeit. Tur tie koki tā forši sakrituši ir, varbūt tur kāds atpūšās. O, ai, bišķi pa stīpri parā. Upes krāčainē posmu te ir rīktīgi skaisti.
Nu, ķipa, lai tev pilnāk to tīļas ietu materiālu daudz. Arī izolēti nedod normāli. Jā? Jā. O. Labākais, ka vajag vecu auku patīt lekticē. Jā, un tad vecai auklai pārtīt jauno. Jā. Jā. O. Es ceros iepriekšējā, 5. vlogā, ja es nemaldos. Šitādās krācītēs es arī noķēru forelīti. Jā. Es pirmu viņu visu. Es jau tāpat man beidzās kaut 7 metrus, kaut kaut viņi tipa jau Pilna? būs diezgan daudz, un tad es vienkārši jau lieku jaunu. Jā. Tāpēc man tā nav vajag. O, tur baigā bedri foršu priekšā. Redzi, kur tā upe tā kā sašķeļās? Un tur tāda bedra neliela ir. Ejam tur uzreiz, es domāju. Es pametīšu uz otru pusi, varbūt tik man. Tas bija labs metiens. Kad izvilks, es iemetīšu vēl šitajā stūrī. Un tā liekas, es varu dabūt bišķi labāku leņķi, jo tur vēl tāda kabatiņa ir. O, Johaidi, from coast to coast. Tā liekas, tur mazās strautenītes arī pelna. Johaidi. Kaut kas uzsit, bet man tā liekas, tas bija akmens. Iemetīšu vēl vienu tajā stūrī. Jā, tur bija akmens. Baigi lielais foršais akmens. Bet tur arī ir bedra. Nevar būt, ka te neviens nesēž. Neticu. Bet it kā mēs te nomētājām. Nekas nebija. Bet es neticu tāpat. Būtu jāpamēģina vēl tur. Ap to lielo akmeni vēl ir mazāk akmeņa apkārt. Būtu jāpamēģina pa koku uzmest. Ideāli. Viņš bišķi pagrimst un tad lēnām un mierīgi. Bez panākumiem. Labi. Tā. Viņš pagrimst. O, iznāca ārā. Labs. Un netic, ka neviens nav tur tik forši bedri. Lielajā foršajā bedrē arī neviens nav. Labs ir, dosimies uz priekšu. Dienas otrā strauta forela. Tomas smaida no priekiem. Šī ir nedaudz mazāk pēc parametriem. Krietni mazāk. Tā. Sanāks man tev viegli atkabināt, draugs. Liksim uz akmeņiem ātri. Uzmanīgi. Tā, nu, draugs, kā izskatās. Negriezies nomierinies. Mirs. Viens āķītis tikai ienākam. Viņš baigi sagriezās. Laidīsim vaļā puiku vai meiteni. Aizgāja. Smuki. Nu ko, Tomas, tev jāpievelk bišķīt, ne? Otrā strauta forela ir.
Jā, tieši uz šitā stūrīša. Tur nedaudz dziļāks ir akmeņi. Tur viņi arī atpūtās. Smuka arī palaida atpakaļ un viņi uzreiz zem tā liela akmeņa paslēpās. Netraucēsim, iesim tālāk. Protams, bez sačuka ir izaicinājums, bet ja nav izaicinājums, nav arī nekāda jautrība, vai ne? Tā kā jā. Vēl tās strauts foreles tādas aktīvas ir ļoti. Baigi aktīvas ir. Opā! Labs metiens. Slikts metiens. Es domāju, pamēģinu pieiet vēl tuvāk un tad iebliest tajās putiņās. Tur uz to kanti. Un tā liekas, tu tik tālu nevar aizmest, ne? Mēģinu kaut kur tā kā tur, bet vēl uz priekšu. Varbūt līdz arī iemūžināsim Tomas pirmo strautu foreli. Tomas arī ir cītīgs makšķernieks, bet nekad nav noķēris strauteni. Vēl joprojām. Es te paslēpšos starp kokiem. Tas bija labs metiens. Koks? Labi. Pats tikmēr pamētāšu. Tomas cīnās ar Misteru Koku. Olta arī realitāte šovā cīnījās ar Misteru Koku, bet Olta normāls džeks ir. Pilnībā saprotu Olta. Dažreiz vajag atlaist. Man tā liekas kaut kas uzsita. Iemetīsim tur vēlreiz. Jā. Dosimies uz priekšu. Esam nostājušies pie fantastiskas bedres. Tieši aiz krācītē. Viss cauri bedra, akmeņaina bedra. Un Tomas ir noķēris pirmo lomu. Labi. Es arī iemetīšu pa tajiem akmenīšiem viši akmentiņiem. Jāpatestē arī savu veiksmi nedaudz. Es noķēris kaut niedri. Dabūju viņu nost. Tieši pie akmens. Šo foršo bedrīti mēs izmētājām no distancītes. Tagad es atļaušos pieiet bišķi tuvāk. Varbūt satricināt to zivi, lai viņi ir uzbrukuma režīmā. Un tad varbūt viņi paķers man rotiņu. Varbūt arī nē. Varbūt arī nē. Video viduspunkts. Esam veikuši taktisko pauzi upes krastā. Neliela atskaitīta. Pagaidām man ir 2 realizētas copītes. Un Tomasam 2 koki. 2 koki. Labi, pirms mēs turpinām makšķerēt, Tomas, es tev iedošu. Uzticēšu kameras agregātu. Es gribu atrādīt savu jauno un smuko makšķerēšanas kraklu. Master Beiter. Tas laikam tūkojumā ar meistaru makšķernieks, ne? Ne? Meistaru kodējs. Beiter? Maybe. Jā, dizains foršs, foreles arī. To mēs skaties, motivācija. Aiziet. Vajag smukā bedra. Tomas stulīt izskaldīs to foreli ārā no tās bedres. Es tikmēr nodarbojos ar koku ķeršanu. Jā, bišķīt
Zīlīti ir ierāvis iekšā. Nav tik traki. Vajadzētu varēt dabūt ārā. Tikai kā, es nezinu, varbūt to kādu kaut kā jāatstutē. Jānovēl kauklu. Un tad ar rociņu jāpaņem. Tā nevar atlaist to spiedienu. Tā, lai spūle neizmērcētu ideāli. Kas ir? Ņēma? Pamēģini vēlreiz ielādēt, varbūt bišķi lēnāk patin. Ja? Pamēģini izdabūt viņu ārā. Smuka? Labs, ļoti labs. Varbūt atpakaļ ceļā jāpiestāj. Vai arī māneklis jāpamaina. Jā, šitais ir smuks, jā, jaunie Blue Fox. Crazy color. Jā? Jā. Vēlreiz gāja? Viņa aizliec garām. Nebija? Zini kā, ja tu trāpa koku atļauj, lai viņš pagrimst bišķīt. Ja? Tu viņa riktīgi izsalkus, klausies. Es mēģināšu tā uzmanīgi izkāpt ārā. Iedod kātu. Paņem ar manējo, pastrādājas, aiziešu no otras puses paraustīt. Nē, nevelc viņu. Pamētā ar manējo. Nu, mēģini ķipa neaizcert auklu. Es mēģināšu arī baigi neraustīt tagad to māni. Davai. Nu, nē, šito nevar. Šis bija galīgi auzās, vecais. Ja būtu sačuks, es viņu aiziet paķert viņai. Vo. Ir! Bļā, viens! Jā, tas bija sāpīgi. Pamēģini 3 reizes ņem, blin. Tā bija smuka. Tur viena aizpeldēja tikko no krācēm. Es redzēju. Man mazāk izmēra ap 20-25. Šitā bija smuka. Šitā bija ļoti smuka. Dod, Tomas, nepadodies. Es domāju, jā, atpakaļ ceļā visticamāk. Dai. Es redzēju, kā viena uzpelda augšā no krācēm. Ķipan viņi garām šeit peldē. Labi, paņemsim mānekli un tad iesim tālāk. Metiens stūrī. Zivju nav. O, ideāli. Es nemaldos, tur tieši bedra ir. Tas arī bija labs.
Ir? Jā. O! O! Aizgāja? O, re, kur viņa aiziet. Finally. Ir. Labas bildes. Jā, tur viss labi sanāca. Congratulations, man. You have done it. I have finally done it. Beidzot. Skaists upes, vēl skaistāks zivs. Jū. Paldies tev. Jā, nav par ko. Baigi foršā bedra bija. Es domāju, priekš vēl būs kāda bedrīte. Jā, es jau slapšķumē. Īzi. Ko? Kā jūs redzējāt, Tomas arī ir ticis galā ar savu pirmo mūžu strautu foreli. Pagaidām rezultāts 2-1. Kopā 3 foreles, 1 nerealizēta copīte arī bija. Labi, 1 zivs, 3 nerealizētas copis no 1 zivs. Tā kā jā, diena ir fantastiska. Mēs makšķerējām cik kodas 4 stundas, jā. Tā kā jā. 3? Jā, mēs 9 sākām. Jā, varētu tā būt 3 stundiņās katram pa zivei. Aiziet, turpinām copēt. Atnākuši līdz kokiem. Te ir bedra. Tur ir pilns ar kokiem. Šitais būs super trikšots. Tink, tieši iekšā, lai bišķi pagrimst. Tinam iekšā. Zars. Tā. Jā, bišķi pašvak. Jā, varbūt var novilkt ar to koku. Nečakarēsies. Ies meklēt pieklājīgāks bedrs. O, jā. Forele? Nu, nē. Nevar būt. Nu, ko? Pasauc mammu. Laižam vaļā. Pasauc mammu. Ā, kā viņa aizgāja? Viņa ne no kurien. Jā? Viņa tagad no otra krasta ieraudzīja un... Uj, johaini. Es izmētāšu šito koku no otras Jā, es puses. to speciāli atstāju, tad viņš man likās, ka tu nāks no turienes. Es arī nācu. Viņa met turien. Jā, Ķipa es to atstāju kā ķipa draudzību. ok. Tur es neesmu metis. Ok, es no otras puses pabakstīšu. Izolīts. Pastāst vairāk par vizulīti, Tomas ēterā. Par dienas mānekli. Mums tagad dienas māneklis, krāsains papagails, kā viņa tautā mēdz teikt. Aiziet. Blufuksiņš. Jup. Labi pārbaudīt firmu, ir tīpaši foreļcopē, kā izrādās. Jup. Labi āķi, Jup. labi mānekļi, labi spīdīgs. Jup. Varam ietestēt akšanu upē. Jā, viņš ir smūks. Pamanīs pa gabalu, tikko arī foreli. Foreli jau no. Bija gatavs skriet pāri visai upē, lai tikai nogaršoju šo vizulu. Tikai iegādājieties tuvākajos makšķernieku veikalos. Un, jā, Bluefox sponsor me. Let's get it. Tomas man atstāja šajam lielajam baļķim otru pusīti. Es teikšu godīgi. Es redzu vīziju. O, paga, ievilksim iekšā. Ai, sapinās māneklīts. Tā kā varbūt šeit kāds sēž, stipri šaubos, bet iespējams. Jā, neviens nav mājās. Ko vēl es neizmētāju to stūrīt. Tur kaut kāds strautiņš tieši ietek iekšā. Jā. Vēl viena? Ej, tu nost. Johaidīšu tā lielāka. Tajā pašā vietā 2. O, nē, Tomasam aptinās aukla ap koku laikam. Ejam skatīties. Oi, johaidi. Tas ir trakns luņķis.
Ir. Un ko attāķies laidīs vaļā, ne? Jā. Un ko Tomas piesauc mammu, Tomas noķēra mammu, Tomas atlaida mammu. Cerams, ka šitā dabūja kamerā. Es domāju, ka jā. Crazy sekvence. Pasauc mammu. Tur pat nav tik dzīves vispār. Tur nav dziļšās, bet tur tāds foršs placīts ir, tāds mierīgs. Tur gan jau daudz akmeņi ir un tur viņas arī sēž. O, jā. Pa skaisto. 5 zivis. Jau 5 zivis. Es sākumā izšauju, Tomas tagad pārņēma iniciatīvu. Būs jābeidz karjera. Aiziet skaisti. Jā. Nevis kā tas boksers viens. Ja beidz, tad jābeidz skaisti, jā, bet nevienmēr tas robežas viss saprot. Ai, jā. Nu, ko Tomas pēc pēdējās sekvences 2 zivis vienā vietā ir atsits manī arī iekšējo uguntiņu. Skaisti, skaisti. Oh. Tā kā jā, drīz arī sāksim ceļu atpakaļ uz automobīli. Jo vēl ir jātiek līdz viņam. Mēs esam ļoti lielu distanci šodien nogājuši arī par to cepuru nost. O, tas bija ideāli. Bet jā, vēl jātiek atpakaļ. Oh. Tā kā jā, vēl pamētāsim pāris bedrītes uz priekšu. Virzīsimies atpakaļ. Būs neliels kopsavilkums par dienu. Un tad būs neliela rubrika vēl beigās. Viens uz otru pusi. Zivs pat negaidīšu. O, jo! Līdaka! Līdaka! Jā. Arī viņas te ir. O! Neko savu. Kaut kas klasiskāks mazliet šodien. Šitais ir klasiskais, jā. Negaidīju, ka te būs līdaks vēl šajā visā miksā. Es varu baigi dziļš ir, Tomas. Pamēģini nokāpt uz tā sāniņa. Nevajadzēs. Tur viņš lūpā burtiski. O, aizgā. Quick release. Viņi tur sēž vēl joprojām. Nice. Es arī domāju, what the f***, tik liels siluets. Šitais bija piģisārs, jā, stabils. Es nedomāju, ka te būs līdaks vēl. Šitā tā upē līdaka varētu būt ritīgi garšīgi. Jā, upes līdaks vienmēr ir garšīgāks. Viņš viņas tīrs nav tā dūņa garšīga. Jā, nav tā dūņa. Šitā vēl nav kaut gauja vai Daugavas vēl tie ir super cīni. Jā. Un tā līdaka varētu būt korals. Tā kā mēs tikko redzējām, zivju daudzveidība arī ir šajā upē. Pirms tam mēs arī manījām, es manīju, kad es gāju pāri krācītēm, pamanīju arī, kā sauc to? Tas nebija zutis, bet upesnēģis. Jā, pamanīju arī upesnēģi, riktīgi maziņi, tā kā mazais pirkstiņš. Tagad ir vēl līdaka kontā. Un 5 foreles. Crazy. 2 mēra foreles. 1 mini. Ja? Shit. Jā, tā salsts jābūt uzmanīgam.
Mēs ar Fāču arī vienreiz gājām garš tādu upu, un viņš līdz grudakam iekrīt iekšā. Es tikai skatos un dzirdu lamu vārdus, es skatos, es viņam tikai pauru redzu. Un lamu vārdu. Jā, var. Tā kā... Ko mēs esam nolēmuši ar Tomasu. Mēs aiziesim līdz tajām krācītēm. Un tad sāksim atpakaļ ceļu. Dosimies atpakaļ uz automobīli. Atpakaļ ceļā vēl piestāsim tajā vietā, kur Tomasam norāvās tā forela. Un jā. Uzlieksim šo te, nu jau 8. copas vlogu. 6-7 vlogs iznāca. Tagad ir 8. Tas nopietnas cipars. Un ir tikai maija vidus, beigas. Jā. Tā kā tā. Nu ko, esam nonākuši atpakaļ līdz automobīlim. Atpakaļ ceļā baigi nekur nepamētājām, jo nogurums un tālais ceļš līdz mašīnai bija jāmēro. Tā kā mēs braši nācām atpakaļ. Tā, nedaudz par copi pastāstīšu par saviem lomiem un uz ko man ķērās. Personīgi man bija 2 strauta foreles. Tāpat pirmā, burtiski kodā 3. vai 4. metienā, ap 35 centimetriem, 36 es teiktu. Un tad vēlāk uz priekšu arī bija otrā. Tā bija nedaudz mazāk. Abas divas palaid atpakaļ, lai tik peld. Un šodien vienīgais māneklis, uz kuras strādāju, ir šis te otrā izmēra Blue Foxiņš. Crazy good. Un tagad Tomas pastāstīs, kā viņam gāja. Nu, kā jau jūs tikko redzējāt, ir bijusi aktīva diena. Tas, kas ir saskatīts, beidzot esmu noķēris pirmās foreles savā mūžā. Un par to man ir liels paldies jāpasaka manam gidam Markusam. Noteikti, ja interesē foreļu cope, attiecīgi samaksas, pieņem, ka viņš jūs arī var uzveicināt uz kādu no šiem fantastiskiem pasākumiem līdzi. Jā, 3 foreles, brīnišķīgs rezultāts, plus vēl viena līdekļa bonusiņā, kas gan varbūt skaistāks. Un viss tikai uz viena vizuļa no pilnmetrāžas reklāmas ruļļa, tāpēc būsiet jau iepazinušies ar šo vizuļu. Noteikti varat atrast tuvākajos copas veikalos, vai arī cerēt, ka es jums nesamolēju par šo fantastisko vizuļu. Kaut kā tā. Ideāli. Nu ko, vēlreiz paldies, skaties šo copas video. Tagad būs neliela rubrika. Un tad arī mēs lieksim šo te 8. vlogu. Tā kā līdz nākamajai reizei. Nu ko, esam tikuši līdz rubrikas daļai, video rubrikas daļa. Šajā rubrikā es pastāstīšu nedaudz, kā atrast savus foreļvietas. Pa lielam es pastāstīšu vienu galveno metodi, kā es meklēju foreļvietas, izmantojot Google Maps. Tā, mums uz ekrāna ir parādījies sticky notes. Vietas, kur ir vērts meklēt strauta foreles. Šīs ir 3 lielo upju basēni. Šeit nav iekļauta Lielupe, jo, ja es nemaldos, Lielupē tā foreļu populācija nav dominējošā, un ja viņas tur ir, viņas nav daudz, un, ja es nemaldos, man tā liekas, viņas tur nemaz nav. Tā kā šo 3 upju basēni ir galvenie. Daugavas upes basēns, Ventas upes basēns un Gaujas upes basēns. Varbūt radīsies jautājums, kas ir upes basēns. Un man ir ļoti labs imidžs, kuru es jums parādīšu, kur tiek attēlots Ventas upes basēns. Šeit mēs varam redzēt Ventas upes tecējumu. Un ir galvenā upe, kas ir Venta, un klāt ir ļoti daudz pietekas, un pie pietekām ir vēl pietekas. Teiksim tā, Ventas basēns ir tā kā upju sistēma. Man tā liekas, ka jā, tas būs pareizais termins, upju sistēma, kur ir viena tāda galvenā upe, kur ir vairākas pietekas. Un spožākā, es teiktu, Ventas basēnā ir Abava. Nu, tāda visplašāk zināmā
noteikti ir Abavas upe. Tur ir ļoti daudz laivu braucienu pa vasaru, turisms, un es teiktu, ka ar makšķerēšanu tur arī ir tīri ok. Tā, atgriežamies pie Google Maps un Sticky Note. Tālāk, Daugavas upes baseins. Daugavas upes baseins arī ir ļoti, ļoti foršs. Daugavas upē, kā mēs zinām, ir ļoti, ļoti daudz pieteks, un Daugavas upju pietekām ir vēl vairāk pieteks. Tā kā, jā, visspožākā foreļupe, kas ir Daugavas upes basēnā, noteikti ir Ogres upe, jo viņa ir vistuvāk Rīgai, un viņa ir ļoti, ļoti, ļoti gara, es teikšu tā, priekš foreļupes, un arī ļoti plata. Augštecē viņa nav tik plata, bet, jā, Ogres upe ir visspožākā. Tā kā tur var atrast ļoti daudz vietas, viss caur upei, Augštecē, es nezinu, Leitecē laikam, un arī kaut kur upē pa vidu. Un tad Gaujas upes baseins. Gaujas upes basēnā arī ir viena ļoti, ļoti populāra upe, kura ir zināma kā foreļupe. Tā ir Braslas upe. Tad iegooglēsim Brasla River. Jā, tas nāk, viņa ir tieši virs Siguldas, un arī ļoti daudz copas makšķernieki ir likuši tieši savus video no šīs upes. Tā kā tās ir tāds visplašāk pazīstamākās foreļupes. Tā apskatījāmies Braslas upi. Tātad mēs esam izrunājuši līdz šim galvenos upju basēnus. Un es ieteiktu skatīties, šajos te galveno upju basēnos ir lielākas pietekas, un dažreiz pie šajām lielajām pietekām ir vēl mazākas pietekas. Tā kā ir vērts skatīties arī šīs te mazākās pietekas. Un vēl es iemetīšu honorable mention. Honorable mention noteikti būs Mazā Juglas upe. Mazā Jugla. Šeit arī ir foreles. Vietas es nestāstīšu, tur ir pašam jābrauc un jāskatās, teiksim tā. Un tagad vēl viens veids, kā atrast foreles, ir iet gar, teiksim tā, Latvijas piekrasti un meklēt šīs te mazās upītes, kuras ietek jūrā, un kuras nav daļa no šajiem te basēniem. Man tā liekas, vispopulārākā upe, kas ietek Baltijas jūrā, kur ir forelītes, noteikti būs Rīvas upe. Ja nemaldos, arī ļoti daudz ar ēnā. Tā Rīvas upe. Rīvas upe ir, teiksim tā, vispopulārākā upe tajā pusē, kur ir strauta foreles. Tur ir arī bijuši citiem makšķerniekiem rubrikas un video materiāli no šajām upēm. Tā kā noteikti ir vērts, ja jūs atrodaties Kurzemes pusē, noteikti ir vērts iemest acis Rīvas upē un papusdienot Rīvas krogā, jo porcijas tur ir fenomenāls par ļoti sakarīgām cenām. Jā, tas ir par upēm, kas ietek Baltijas jūrā, kuras nav daļa no basēniem. Tagad apskatīsimies, Rīgas līcī ir ļoti daudz upes. Protams, vispopulārākais teikt ir Salaca un Salacas pietekas, bet tur ar licenzēm ir ļoti strikti, tīpaši lašu sezonā, tāpēc tur es neesmu devies vairākus gadus jau. Vēl forši ir paskatīties šo te piekrastīti, kur ir Saulkrasti, Carnikavas, Zvejniekciems, šī te piekrastīte. Tur arī ir ļoti daudz mazās upītes, kā mēs redzam 1, 2, 3, 4, 5, 6 mazās upītes šajā te posmā, kur noteikti varētu arī būt strauta foreles. Tā kā, jā. Tas pa lielam ir viss no manas puses. Tālāk jums būs jāskatās pašiem un jāmeklē šīs te foreļupes. Es esmu jums devis tādu pamata informāciju, kā viņus atrast. Varbūt paskatīsimies, piemēram, Ogres upē. Kā es atrodu šīs te foreļu vietas, es nomainu uz satelīta bildi. Un tad es vienkārši eju upei uz augšu, skatos, kurās vietās ir krācītes, kur var forši piebraukt, kur varbūt es jau redzu kādu bedrīti vai koku, kurš ir iekritis upē. Un tad pēc tā es arī orientējoši braucu, meklēju, skatos.
jo ar foreļu vietām ir kā ir. Makšķernieki ir baigi skopie. Pa lielam visas populārās vietas jau ir izrādītas, bet ir arī noteikti vietas, kuras vēl nav izrādītas nevienā video, kuras var atrast ar ļoti labu foreļu īpatsvaru šajās upītēs. Tā kā vēl vienreiz paldies, ka skatījies šo te vlogu. Šis bija tāds apjomīgāks vlogs. Cerams, ka tev patika gan makšķerēšanas daļa, gan rubrikas daļa. Noteikti ir kaut kādi jautājumi par rubrikas daļu, vai arī ir kaut kāda informācija, kuras neizstāstīju, vai kaut kas pietrūka, tad es gaidīšu noteikti komentāros viedokli vai kādus jautājumus. Un es būšu gatavs konstruktīvi un forši atbildēt. Protams, neizklāstot nekādu informāciju par foreļupē. Tā kā vēl vienreiz paldies par skatījumu, un tad jau tiekamies nākamajā vlogā.